Nu sveiks, mans virtuālais līdzbraucēji! Kamēr jaunās sezonas draudzeņu motobrauciens vēl tikai plānojas, top neliels veltījums vēl citai mūsu 5 draudzeņu tradīcijai. Lūk, mums priekšā ir 2 brīnišķīgas dienas un galvenais apskates objekts ir Sietiņiezis. Es pati šo vietu pirmoreiz ieraudzīju vien pavisam nesen un man ir viltīgs plāniņš, kā to parādīt savām draudzenēm. Skatieties! Magone Filmu Studio piedāvā, kā mēs Sietiņiezi un Valmieru lūkoties braucām. Nu, ieraksts vēsturē ieradušies esam Sietiņiezi, Ingis mērē degunu ar pretapdegumu krēmu. Meiteņas jau dodās Sietiņieža virzienā. Šitā izskatās stāvviet plaši, diezgan daudz mašīnas. Tā var gaidīt, ka daudz cilvēki. Sietiņiezis. Bišu veidotajiem maliņiem. Nē, tur arī par putniem bija runa. Šitā ir Gauja. Te ietek kaut kāda maza upīte, bet es nezinu, kas tā ir par upīti. Te ir Gaujas līkumiņš. Un te ir Sietiņiezis. Kaut kāds mazs strautiņš iztek no paša Sietiņieža, no klints. Te vajadzētu pagriezties visiem. Zanda. Jo, čau! Ieraksts vēsturei. Mēs kāpjam pa trepēm no Sietiņieža iesildīšanās vietas. No avotiņas. Puls līdz 8 punktiem. Nu, reku, te jau ir pirmais vau. Tas ir... Vau! Meitenes, litiņ, nefočē tur, nāc tālāk. Jā. Klusums iestājās. Visā krāšnumā. Tur jau selfija iet vaļā. Nāc, Inga, šite. Šeit būs tev īstais selfijas, tāda aiziņa. Līdz kam smaids līdz ausi. Mākslīgi būtu nokrāsot. Nē, tu taču es atkal nogāju lejā, es domāju, jā, viens tāds baigi neiespaidīgs, tomēr tas Sietiņiezis.
Tādās ierītēs, jā. Tas mīkstākais ies, jā, tad iedomājas, ka katrs viņš jau drūk. Kas tas ir? Smilšakmens. Tad ir 1, 2, 3. Jā, bet tā kā mums reņķinē tie koki viss savestie un slimi. Jā, redz, globalizācija dara savu. Atraktīnas ir brīnības, nebūs pārnības. Nu jā? 3 gadu atpakaļ man nebija vēl. Pagājuši gadu es dažus atradu, bet šogad jau ir vairāk. Es vakarā gāju, vakarā un skatos, viens uzmeties manai zemenī, tos tā kā šausmīgi. Es viņu noķēru un iemet salsūdenī, jā. Nu, pats trepju galiņš. Viss tur dziļumā. Es atkal tu domāju, ka pirmais ir viss tā. Nē, nu nekas, bet es gaidīju kaut ko iespaidīgāk. Tas ir speciāli priekš iesildīšanās. Nu gāja tā kā lūdzu. Es izskatījās trautiņas visā, nu kāds tas ietiņies. Jā, Nu, bet viņa mums to nebija pateikusi, mēs kaut kā domājam. speciāli viss tā. Tev vajag bildi. Šite, te, Pie tās priedes. jā, te. Jā. Taciņa vēl aiziet augšā. Skatāmies uz Gauju. Mēs ar galvu sapagriezt. Papagails nebūs? Nu, es tā bet labi. Mums tā mugura esa priekš. Mēs agribam priekš, tā ka mēs... Vējš Jā. augstākās priedes no Pagaid. atkal. Viņa mākā neko darīt. Kas grib, tas pagriežās, jā. Nu, šitāds mūsu namiņš izskatās. Te ir skapis. Te mums ir labierīcība. Tā, te mums ir virtuve. Te mums ir viesistaba, galds pilns ir. Bardaks un dators. Te mums ir otrais stāvs pa trepēm. Ejam pa trepēm, ejam. Un te mums ir 2 guļamistabiņas. Tā, te ir mazā istabiņa. Mazā istabiņā ir 2 vietiņas, te mums ir līta apmetusies. Otrā pusē. Vēl viena guļamistabiņa. Wow, te jau ir salikt gultiņi, ir iestiept iekšā. Nē, tur 2 atračādās, viens uz otru. Te mēs gulēsim. Es gan pierakstījos uz vietu 1. stāvā. Un ļoti ceru, ka es arī varēšu 1. stāvā gulēt. Tik forši dīvains tur. Nu, šitā izskatās ārpusē. Kaimiņu namiņš. Vēl viens namiņš. Forši džekiet. Mašīnas ir pa pilno. Jo notiek banketi 2 vienlaicīgi. Vēl viens namiņš un šitas ir mūsu namiņš. Ļoti skaists. Otrā stāvā guļamistabas, mašīnīt stāv. Un Lai gan taču bija 23 mums grādi. ir lapenīte. Kur lapenīte, te mēs tikko paēdām vakariņas un tagad ejam uztusēt. Es jau biju. Tad es domāju, ka jāslēdz. Tu vēlreiz ies? Tu būsi atslēdznieks, ja? Es? Jā. Man nav kabats. Man ir. Līta būs atslēdznieks. Es būšu aizslēdzējis, bet Līta būs atslēga Jā, pārvaldnieks. ļoti tā vienmēr.
Ko mēs iesim gauju meklēt, ja Jā, kaut kas ejam tam jau meklēt nav gauju. līdzi. Smaidiet, ir 5 Bet tur iekšā tas pārvaldnieks, man liekas, Tad ir dosījās. 5 kameras. Viņam varbūt arī dators visticamāk ir. Kur ir galvenā ēka. Migraklās. Kaut kur šite garām visticamāk, tur jau var redzēt, man liekas, tur ir otrs krasts jau. Baigo uzdrīkstēšanos un arī sevi parādīt un... Interešu grupu galvenais, lai parādās. Un pēc tam jau tas aiziet, ja ir tev, kas tev atbalsta. Fantāziju zemē. Palmierā? Šis bija tas kaut kas zilonis. Kas zils? Ejam, nāc tumsiņā. Šis ir viss, tas nesen bija tā.
Sofija. Ar vadienu? Ejam uz tramvaju. Tagad. Gribam ieraudzīt, ja mums kāds laidīs ieraudzīt. Atklātā krāsava veļas žāvētā. Ārstniecības un garšaugu dārsts. Brīnišķīgi. Te arī grib Tas ir litiņ tieši tas, kas tev vajadzīgs, ja? Jālas skaļotiem. Kā tu ir rakstīts? Ārstniecības un garšaugu dārsts. Noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Jā. Dārzs pieejams apskatēji vienmēr. Jā. Tā kā te arī nekāda... Šitas arī tas viss ir. Jā. Raspodiņi. Jūs sagaidi raspodiņi. Tu pat pazīsti tā. To pat es pazīstu. Brīnišķīgi. Man liekas, ka tas Vairāk ir tas man neko netrast. timjāns, jo to Jā, tādu likt. jā. Zini, kas bija interesanti, bija tas pirmo reizi cikoriņu saprat, kāds viņš ir 40 gadu vecumā. Zils. Ziliem ziediem, viņš var ceļu malām. Es viņu nebiju ievērojusi, nebiju sapratusi, kas tā pa nezāli. Tukuļs jāaugau, tur ir ceļu malām. Es arī zinu, viņš tagad es viņu arī visur redzu. Bet es pirmo reizi ieraudzīju priekuļos ir kaut kas līdzīgs, arī tā taka. Artūra Tereško izveidots. Jā, tas ir slavens audzētājs. Un viņam bija tā, kad klāt pie. Jā, tas arī ļoti slavens. Es jau nevaru nobaudīt. Tu tas jau Mārukas? Mātuķīta. Mātuķīta. Šitā būtu tā veļa žāvēta. 1913. gads. Liku, redzi kāds žoks. Baigais. Šitā izskatās pēc mūzikas skolas. Ka mūsu tramvajs tuvojās. Nozvaniet vēlreiz. Varat vēlreiz nozvanīt. Paldies! Ligetiņ, tev būs
Titanika. Mums Titanika. Tagad lūdzu. Šī tāda slikta. Kā man jāpozē? Šis es tev nemāku. Es tev nezinu, kā. Es tev nav redzējis. Lai arī krātas šeit bijušas vienmēr, tad padomu laikā tās tiek pamatīgi pārveidotas. Šī lielā sala uzbērta pilnībā no jauna. Tā iespējas nav. Tas tad darīts, lai krātas būtu straujāks un lai veidotos sportam nepieciešami elementi. Kaut kas ir apriesīsies. Vienkārši tāpēc, ka visi iepriekšējie tiltiņi, kas šajā vietā pār Rācupīti ir bijuši, plūdos ir vienkārši aizpeldējuši. Aizpeldējuši tā pamatīgi, līdz pat Cārnikavai. Cārnikavieši par to, protams, ļoti priecīgi. Viņiem atverās Valmieras tiltiņu muzejs. Gaida šo te 8. eksponātu un šo diez vai sagaidīs šo tad esam tā kārtīgi iebetonējuši. To saucam par boķerībām, par ko pilsētas mēra Inesīma gods. Tūlīt tad arī brauksim zem šī tilta. Paļivajiem piečalojam. Piestājamies pēc jaukā brauciena. Pēc foršā kaptēnīša stāsta. Konkurss noskaidrot ēdelīgāko no draudzenēm. Es noteikti. Šitā? Nu, tā kā tusiņš ir beidzies. Tā!